Viena doma ir nočakot zaļo kāpu ķemeros. Kaut kā tā. Ai, viens un es pēc viņa. Jā, es tikai ātri. Kā kustās muskuļi. Tagad skatu torni taisīt. Bišķi tālumā var redzēt kūdu. Vai kas tas ir? Purvs. Purvs. Dramatiski kadri. Vētras postījumi. Ļoti. Te mēs redzam dabas drausmīgo spēku. Grūti tikt pāri. Visi fotografē kaut kādu nereālo puķīti. Pastāst, ar kurš tā puķīti ir ievērības cienīgi? Kaut kādu no orhidejām viņi ir. No orhidejām. Te ļoti skaists orhidejas. Tad bija vēl viens zelta kūkaiņš. Paņem par roku. Es saprotu, cik viņš liels ir. Tiek apgramstīts kūkainis ekskluzīvi kadri. Viņš var nāvējoši iekost. Viņš augsēt tikai. Gunta, pastāsti, kur mēs tagad esam, lūdzu. Pagad, tevi neredz, Gunta, lai tevi redz bišķiņ. Pastāsti, kur mēs esam tagad. Mēs esam ķemeros, mēs ejam pa laipu, bet tā nav tā laipa, mēs ejam uz dīķiem, uz sēra dīķiem. Okay. Šī ir tāda interesanta vieta, kur būt ievērības cienīga kaut kāda. Nezinu, es eju pirmo reizi. Labi, kur vēl var ir Latvijā iespējas kaut kur pastaigāt? Liek ir visām mazām mežūpītēm. Jā. Jā, vēl ir visādas klintis un alas. Piemēram, līča laņģu klintis. Līča laņģu, okei. Kuram vajadzēja? Viņam. Viņš ir beigts. Beigts, tas nav smuki. Nu, labiņī. Skaidrs. Mēs esam te kopā ar Baibu. Un kur mēs esam? Mēs esam tagad Raganu purvā pie sēra dīķiem, kur iztek no pazemes ārā sēra avoti ar īpašu smaržu. Smaržu nejūt. Nokrās. Pagaidām smaržu nejūt, bet citreiz, kad jūt, tad ir pēc puvušām olām. Mums te jāskatās gan, kur mēs kājas liekam. Jā, un pastāsti, vai tu vēl organizēji tādas pārgājienas, ko tu vēl iepriekšēji organizēji, un vai tu plāno nākotnē? Es principā pārgājienas taisu katru nedēļu, katras nedēļas nogali. Šādi es piekopju kopš šī gada janvāra. Esmu stingri apņēmusies tīri, lai es sev pati izkustētos, un tad es aicinu arī citus līdzi. Ja nāk kāds nāk, ja nenāk, tad nenāk. Es esmu vismaz izgājusi ārā un pati kustos. Kāju, mēs nofilmēsim kāju. Īrusti kāja, saplosīta kāja. Saplosīta kāja ir fonā, tā kā mēs esam liecinieki dramatiskai vēsturei. Vai kaut kas ir pastrādājuši. Ok, un ja jūs gribēsiet doties pārgājienā, tad Baiba jūs varēsiet atrast Facebookā. Te augšā ir redzams saite uz Facebook grupu. Kā grupa saucās? Es grupu esmu nosaukusi par pārgājienu pastaigas harmoniju, kur es apkopoju dažādu organizatoru pārgājienus. Ir arī saraksts ar visiem aktuālajiem pārgājieniem. Tā kā super, ka ir tādi cilvēki, kuri organizē, tad nākamnedēļ arī varēs kaut ko jaunu pamēģināt. Paldies! Tā, video turpinājumā ekspresa intervija ar video dalībnieci Rotiņu. Rotiņa pastāstīs kaut ko par šodienu un savu dzīvi. Par iespēdiem? Jā. Brīnišķīgi, pozitīvi. Satikt jauni cilvēki. Daudz dabas, daudz dzīvietas, kas esmu redzējuši. Esam vieni no tiem. Tu vispār esi skauts tā kā bērnībā dzīvē un pēc sūtības, ja? Gaida. Gaida, es atvainojos. Jā, es biju gaidu kustībā bērnībā. Kas arī bija tāda ļoti saistībā ar dabu, pārgājieniem. Tas viss ļoti tāds tūs, jā. Forši, no neesi sagurusi līdz galam. Tiksi vēl 10 kilometrus vai 5, cik mums vēl ir? Nezinu, es sakuši, ka viņam būs kādi vīrieši spēcīgiem pleciem. Nu, būs jāpameklē, vai ir kāds. Te mēs redzam ķemeru sanatoriju. Izstāsta, ka īpašnieki viņi ir pametuši atkal.
kaut kā tie atjaunošanas darbi īsti nevadās. Nu, tā jau vispār diezgan skaista vieta, bet nu, šobrīd laikam viss pamests. Pastāst, kur mēs esam, ko mēs darām? Mēs tagad esam netālu no Mežmājas, joprojām ķemeros Dumbrāju taka. Un runājot par pārgājieniem, es esmu ļoti priecīga, ka Baiba bija uztaisījusi tādu mājaslapu, pārgājieni, harmonija un tā tālāk, jā, jo tur es vispārībā atradu visu, kas man dzīvē ir nepieciešams izklaidēm. Nu jā, super. Man jau arī liekas, ka baigi forši tā, ka norganizēja, un īstumā mēs jau neko šodien tā kā nemaksājam, vai ne, arī? Nē, mēs vienkārši ejam. Mēs ejam, piedalāmies. Jā. Un kā vienreiz tajā iepazīšanās riņķī teica viena dalībniece, ka tas ir fantastiski, kad tu ieeji mežā ar nepazīstamiem cilvēkiem un iznāc ārā bez mazliet ar draugiem, viņiem ar super labiem paziņām. Nu, jā. Un kurus no tiem Latvijas kaut kādiem maršrutiem tad tu ieteiktu, kur Baiba organizēs vēl kaut ko? Man ļoti patika iet gar Lojas upi no Murjāņiem līdz Raganai. Bet tur pavasarī pa šādiem džungļiem tur nevar iet. Nu, skaidrs. Nu, šī tā arī ir vietiņa tāda smuka, man liekas, tā interesanti. Jā, un šeit jau vispārībā, kurš nav slinks, var atbraukt līdz ķemeriem un staigāt pa tām takām. Norādes ir, informācija ir. Mēs jau šodien rēķinājām, ka pāri 1000 kalorijām, ja svar 90 kg, jau ir nodedzināts arī, ja kādam ir tāda interese. Es nezinu, par tām kalorijām man jau vairāk interesē. Nē, es arī smējos tikai, protams. Nu, jā, tā ir smuki paskaties, kur meža īris ir. Kas ir īris? Kur ir īris? Dzeltenais. Purvas kalbes. Nu, purvas kalbes, pareizāk. Reku vēl viens tuvāk ir. Un viņš ir ļoti skaists. Latvijā ir divas sugas. Šī ir purvas kalba un violeta ir Sibierītas kalba, kas aug savvaļā. Nu, forši. Nu, tad paldies par interviju maziņo. Tad jau tikšanos pārgājienos. Tikšanos pārgājienos, tu visus gaidīsi, ja, un būsi draudzīgi, ja kāds vēl nāks. Jā, iedvesmoši grūtos brīžos. Jā, redz, godīgi mēs jau esam nogājuši kaut kāds 11 kilometrus, un daži ir jau saguruši mums dalībnieki. Kur tev ir saguruši? Ne jau es, bet viens dalībnieks esot jau sūdzējies par kāju sāpēm, tā kā nav tik vienkārši. Tu jau māžojies. Nē, māžojos. Viens mums ir jau saguris.